23. aprīlis ceļā uz vienu no dārgākajiem kurortiem Eiropā, kas atrodas Marbellā. Un vakar publicēja video mūsu sniegotajā ap 0 grādiem esošajā Rīgā. Kāds ir benzīna cenas? Nu tad, kad bija iepriekš es nofilmēju Spānijā, bija 20 centi starpība. Tur taisa, varbūt tur tas kaut kāds jocīgais benzīntanks, kur tik liela starpība. Labi, es iebraucu vienā no dārgākajiem benzīntankiem tagad. Kāpēc dārgākiem? Tāpēc, ka parasti, tā kā autos, teiksim, šosei malās ir dārgāk tie benzīntanki. Lūk, šeit ir arī veikals, jā, tur tik pieminēts, vai tas bāžu apkalpošanās dus vai kāds. Un tik un tā mēs šeit redzam, ka dīzels ir lētāks par, 4-5 centi, jā. Var apstīties iepriekšējā, mums bija 6-8 un Opel. Benzīns tomēr ir dārgāks nekā Latvijā, Spānijā, kas jau, teiksim, attīstības ziņā tomēr pārējās lietās ir attīstītāk. Tāpēc ir rodās jautājums, uz ko ir šis sadardzinājums. Tas man neliek mielu. Konkurences padome ir izpētījusi jau vairāk kārtīgs pārbaudas, diezgan nopietns, viens no retajiem valsts departamentiem, institūcijām, kas strādā tiešām labi. Tā ir konkurences padoma un neko nav atradusi par DUS vienošanos. Un līdz ar to, jebkurā gadījumā, kā saka, mainot saskaitāmos vietām, summa nemainās. Jautājums ir, kāpēc Spānijā nobrauksimies Maliņā, es uztaisīšu vēl vienu video, tur būs visi 10 centi un pat vairāk lētāk degviela nekā Latvijā. Un tad mēs gribam, lai Latvija aug, jā, tad vēl liek virsū šitas visas ekonormas, jau mēs subsidējam privāto transportu elektrojomā. Tajā pašā laikā pirktspēja visiem cilvēkiem diezgan krītās, kaut vai tas pats sadals tīkls pieaugums ir diezgan būtisks. Līdz ar to, tas, ko mēs taisam sižetu, ņemot vērā, ka diezgan liela nodokļu ienākuma nāk no akcijas naftas degvielai Latvijā, aptuveni pār 500 miljoniem eiro gadā mēs samaksājam. Kāpēc tomēr mūsu vēl tā cena ir lielāka nekā vecajās Eiropas Savienības valstīs? Man šķiet tas neadekvāti. Katram ir tiesības uz savu viedokli, to jūs rakstat komentāros un piesakojiet jautājumu, jo mēs daudz par to diskutējam un mēģinām pētīt, kas un kāpēc.